vai Džordžs Lukáčs, izsakot, patīk, cik viņš ir bijis tāds, kā saka, pietiekoši kosmopolītisks cilvēks, viņš ir dažādos veidos savu vārdu izrunājis. Un viņš ir pirmais, kas ļoti rūpīgi pievēršās tādam žanram kā romāns. Ja? Kādā veidā mēs raugoties uz romānu, ja, kurš ir arī jebkurā noteiktā situācijā, jebkurā noteiktā sabiedrībā radies. Ja, jebkurš mākslas darbs ir radies kādā noteiktā sabiedrībā. Tad caur šo romānu kādā veidā ir iespējams saprast tās sabiedrības princips, pamat problēmas, kurās tas konkrētais autors ir dzīvojis. Un Lukáčs tad kā saka, Marksa ideju turpinātājs ļoti lielā mērā pievēršas tieši romānu analīzei, lai saprastu, kā caur to romānu strādā tie cilvēku objektīvie materiālie priekšnosacījumi, kuros tie cilvēki ir dzīvojuši. Ja? Piemēram, kādā veidā caur Brāļa Kaudzīša romānu Mērnieku laiki mēs varam mēģināt saprast to sabiedrību un tās sabiedrības problēmas, kurās dzīvoja Brāļa Kaudzītis. Kurā gadā ir sarakstīti Mērnieku laiki? Tādas lietas mēs uzskatām par apkaunojošām zināt. Man liekas, ka 1878. Tas ir laiks, kā mēs zinām, kas, kā saka, ir viens no tādiem latviešu, varbūt pat labajiem periodiem, kad latvieši pakāpeniski iegūst sev kaut kādas ekonomiskās tiesības un iegūst turību un tā tālāk un tā tālāk. Un ja jūs paraugaties uz to, par ko tad ir Mērnieku laikos rakstīts, tur jūs redzēsiet pietiekoši daudz, ka no tā, kā tad tur īsti Brāļa Kaudzītis parāda šo sabiedrību. Ja? Vienlaikus, protams, ka latviešiem, diemžēl, nav tajā laikā pārāk daudz tādu, kā saka, ļoti spilgtu un izteiksmīgu romānu, tā ka mums ir grūti salīdzināt, bet mēs zinām, ka 19. gadsimts ir vispār lielo romānu zelta laikmets, kad veidojās praktiski visās Eiropas lielajās kultūra nācijās veidojās šādas romānu kultūras. Ja? Piemēram, tur franču vai netradicionāli Balzaks, vai ne, kurš arī Latvijā daudziem zināms. Tikpat labi, protams, Krievijā, vai ne, kurai ir samērā jauna, bet vienlaikus ļoti spēcīga šī romāna kultūra ar Dostojevski, Tolstoju un tā tālāk un tā tālāk. Un Lukáčs uzdod sev jautājumu, visi šie slavenie romāni, kurus jūs, tā skaitā, starp citu arī Brāļa Kaudzīša Mērnieku laiki, ir radušies 19. gadsimta beigās, 19. gadsimta otrajā pusē. Tur, nezinu, kas jums vispār ir ticis, man grūti pateikt, ko jūs tieši lasat mūsdienās skolā, kas ir no angļu vai krievu vai vācu literatūras kaut kas tiek lasīts vēl. Tur Balzaks netiek lasīts, ne? Mēs, piemēram, lasījām. Ko tad? Mēs, piemēram, lasījām to dzīvnieku fermu. Dzīvnieku fermu, jā, bet tas ir 20. gadsimta vidus, jā. Bet no Dikensa, no Balzaka, no Dostojevska, Tolstoja netiek nekas lasīts, ja tiek lasīts? Tiek lasīts. Tad jums ir kaut kāds priekšstats. Man jau arī vairāk nevajag. Tas ir tas, ko es gribu uzzināt. Jums ir kaut kāds priekšstats par to, kādi ir šie lielie diženie romāni. Tas ir tas laiks, kad Eiropas kultūrām romāns tas nav kaut kas mūžīgi pastāvējis. Romāns ir lielā mērā, šie te divi džentlmeņi, viens izvēlieties lūdzu paši, kurš nāks priekšā. Ja? Viens vai otrs. Kā saka, redz, ko nozīmē pašorganizācija. Mēs ātri izlēmjam. Lūk, citiem vārdiem sakot, šī romānu kultūra. Lukáčs ir tas autors, kurš kā reiz no tām pozīcijām, par kurām mēs jau runājām, par to, ka cilvēku kultūrālā darbība ir, tur varat vienalga sēdēt, kur gribat, ka cilvēku kultūrālā darbība ir iesaistīta šajos viņa laika sabiedrībā, viņa laika dzīves materiālajā realitātē. Ja? Lukáčs mēģina
pavaicāt, bet kas tagad visiem tiem 19. gadsimta beigu slavenajiem romāniem, ja, ir kopīgs? Jo viņi acīm redzot kaut ko liecina par Eiropas sabiedrību, ja, kurā tad veidojās šie visi dižanie romāni. Ja? Un vai mēs caur tiem romāniem varam saprast, kā tad īsti tā kultūra tajā laikā attīstījās un kas tie bija par priekšnosacījumiem, kas lika ļaudīm to laiku uztvert un lasīt šādus romānus. Ja? Tā Lukáča tēze ir pavisam vienkārši. Viņš saka, ka patiesībā jau šajā romāna teorijā tas, ko mēs redzam, ir tas, kā saka, tāda cilvēka transcendentālā pamestība. Es pastāstīšu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka šajā laikā Eiropas cilvēku un Eiropas kultūra kopumā vispār ir zaudējusi tos savus tradicionālos, spēcīgos orientierus, un cilvēki kļūst kaut kādā ziņā pamesti, tāpēc viņiem ir nepieciešams tāds liels un vērienīgs stāsts, vai ne, kurš tad ļauj viņiem kaut kādā veidā justies piederīgiem kaut kam. Iedomājieties tos, iedomājieties, piemēram, Karš un miers, vai ne, kas joprojām taču ir, es pieņemu, pietiekoši lasīts romāns, ja, kurš savā ziņā mēģina tikt galā ar šo cilvēku transcendentālo pamestību. Ja? Mēs romānos tieši šī laika, tajos klasiskajos romānos redzam šos objektīvos sociālos konfliktus, feodālās sabiedrības sabrukums, ja? Jaunās kapitalistiskās sabiedrības atnākšana. Tieši tādēļ arī, savā ziņā, ja mēs gribam kaut ko uzzināt par 19. gadsimta sabiedrību, mums ir vērts pievērst uzmanību tam, kā tad šo sava laika sabiedrību ir redzējuši tā laika dižanie romānisti. Ja? Tā skaitā Valters Skots, Balzaks, Tolstojs, Dostojevskis un tā tālāk. Ja? Tad mūsdienās ļaudis jau krietni varbūt romānu vairs neuztver kā kaut kādu laikmetu spoguli. Tajos laikos vēl tas tā bija. Vēl viens ļoti nozīmīgs, un tagad mēs runājam ne tik daudz par pašu Marksu un Engelsu, cik mēs runājam par viņu turpinātājiem un 20. gadsimta marksistisko kultūras teoriju. Viens no tādiem autoriem, kas ir pelnījis uzmanību šajā kontekstā ir, un kas mūsdienās īstenībā tiek lasīts aizvien vairāk un vairāk, ir Antonio Gramsci. Kas ir Antonio Gramsci? Antonio Gramsci ir viens 20. gadsimta sākuma itāļu marksists, kuram savā ziņā paveicās. Savā ziņā ļoti smagi nepaveicās, tāpēc, ka, kā saka, kā mēs to zinām, 22. gadā Itālijā pie varas nāk Musolini. Un Musolini, protams, nebija priecīgs, ka viņam ir tur visādi šitādi kreisi marksistiski ļautiņi, bet viņš atšķirībā no saviem totalitārajiem kolēģiem, no Hitlera un Staļina, viņi neiznīcināja, bet vienkārši iesēdināja cietumā. Gramsci, kur viņš pavadīja, man liekas, vairāk kā 10 gadus. Un šajā cietumā sēdēdams, viņš lielos vilcienos mēģināja izveidot pats sev jaunu, kā saka, kultūras teoriju, ja, kur būtu arī balstīta šajos, vēlreiz atceramies, par ko bija priekšstats par to, kā pirmkārt sabiedrības kultūrālo ražošanu, un tagad es apkopoju iepriekš sacīto, ja. Pirmkārt sabiedrības kultūrālo ražošanu nosaka materiālā ražošana. Ja? Jeb tas, ko marksisti uzskata par sabiedrības reālo dzīvi, ja? Proti tas, kā tiek ražots, kā tiek patērēts. Ja? Ir skaidrs, ka otrām kārtām savelkot kopā, katras sabiedrības konkrētā laikmeta kultūras produkti, ja? Filmas, skulptūras, arhitektūras, romāni, dzejas un tā tālāk ir saprotami tikai izejot no šī laikmeta materiālās, ekonomiskās realitātes. Ja? Un trešām kārtām mēs jau runājām par to, ka tas, kas pasaulē ir vērojams, vēstures gaitā ir no vienas puses, tā ir nemitīga ražošanas līdzekļu pilnveidošanās. Ja? Tajā ziņā, ka mēs varam ražot daudz efektīvāk, daudz lētāk un tā tālāk. Ja? No otras puses, sabiedrībā sāsinās šīs sociālās pretrunas, jo tas, kas tiek saražots, ļoti bieži
nāk par labu nevis visai sabiedrībai, bet nāk par labu tikai atsevišķiem privileģētiem cilvēkiem, kuri tad kontrolē tos ražošanas līdzekļus. Ja? Un tas tad arī ir tas stāsts par to šķiru cīņu, ja? Kurai tad vajadzētu beigās revolucionārā ceļā novest visu pasauli līdz komunistiskai revolūcijai. Ja? Tas ir tas, ko mēs, šīs ir tas pamatlietas, kuras jums ir jābūt spējīgiem un spējīgām pateikt arī tad, kad jūs pamodina naktī un uzdod jautājumu, kas tur ir ar to marksismu kultūras teoriju. Ja? Tad, lūk, Antonio Gramsci ir vēlreiz 20. gadsimta jau itāļu, ja, marksists, kultūras teorētiķis, kurš izvirza savas teorijas centrā, runājot par kultūru, hegemonijas jēdzienu. Šis hegemonijas jēdziens būtu jāsaprot tagad salīdzinoši niansēt, tāpēc, ka vārdu hegemoniju mēs reizēm tur lietojam, nezinu, tur ASV ir hegemons pasaulē un tā tālāk. Gramsci ar hegemoniju saprot kaut ko mazliet citu. Gramsci saka sekojošo. Jebkura sabiedrība, līdz šim pastāvējusi sabiedrība ir šķiru sabiedrība. Jo, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir kaut kāda samērā neliela grupa cilvēki, kas kontrolē ražošanas līdzekļus, lielais vairākums savukārt ir tas, kas strādā viņu labā. Ja? Tā prasti sakot. Hegemonija ir visu to instrumentu kopums un paņēmienu kopums, ar kuriem šī valdošā šķira iegūst pakļauto piekrišanu, ar kuriem valdošā šķira panāk to, ka cilvēki klausa to, ko no viņiem grib šī valdošā šķīra. Ja, respektīvi tie, kuri dotajā sabiedrībā kontrolē ražošanas līdzekļus. Ja? Un tā ir viena būtiska lieta tagad. Tā bija par to jau runāja Marks, bet pie Gramsci tas parādās pavisam skaidri. Viņš saka, ka tie paši cilvēki, kas kādā sabiedrībā kontrolē ražošanu, materiālajā nozīmē, ir tie paši cilvēki, kas kontrolē garīgo ražošanu. Ja? Restīvi tie, kuri konkrētajā sabiedrībā kontrolē resursu sadali, kuri kontrolē ekonomiskos procesus. Tie ir tie paši cilvēki, kuri visdrīzāk dotajā sabiedrībā kontrolēs arī garīgo ražošanu, kontrolēs to, kādas idejas cirkulē, kādas filmas cilvēki skatās, kādas grāmatas viņi tur lasa un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Citiem vārdiem sakot, kā jebkurā līdz šim pastāvējušā sabiedrībā tie, kas kontrolē garīgo ražošanu, ir faktiski tie paši, kas kontrolē materiālo ražošanu. Ja? Tad lūk, šo instrumentu kopumu, ar kuru šī valdošā šķīra panāk pārējo pakļaušanos, ja? Gramsci sauc par hegemoniju. Un tagad ir būtiski, ka tas notiek ne tikai, kā to reizēm iedomājas cilvēki, tikai ar policiju un stekiem un tā tālāk. Nu, tajā mirklī, kad strādnieki sadumpojās un iet 13. janvārī gāzt apkārt Vecrīgu, ja? Kā tas jau divreiz Latvijas vēsturē ir noticis. Tajā mirklī viņiem stājas pretī kas? Stājas pretī policija, ūdensmetēji, steki, cietumi un tā tālāk. Vai ne? Bet Gramsci ir tas, kas saka, nē, tas nav tas galvenais instruments, ar kura palīdzību valdošā šķīra nodrošina sev pakļaušanos. Galvenais instruments ir tas, ko viņš sauc par šo hegemoniju, proti dažāda veida kultūras institūcijas. Šī vārda plašā nozīmē ieskaitot arī ideoloģiskas institūcijas. Varai šajā ziņā tajā mirklī, kad valdošai šķirai ir sevi sargā jau ar vardarbīgiem līdzekļiem, ja? Tur ar stekiem, ūdensmetējiem un policiju un cietumiem, tajā mirklī jau kaut kas nav kārtībā. Patiesībā varai šādā tiešā veidā nav sevi jāizrāda. Vislabākais ir tur, kur šo varu īstenībā, šo valdošās šķiras dominēšanu nemaz nevar redzēt. Un tieši tādēļ ļoti izšķiroša nozīme ir tam, ko Gramsci sauc par pilsonisko sabiedrību, respektīvi par visām tām institūcijām, caur kurām
cilvēki ikdienā, paši sev neapzinoties to, tiek savā ziņā indoktrinēti, ja, pakļauti zināmai, kā mēs teiktu, ideoloģiskai apstrādei. Nu tad, lūk, klasisks piemērs par to runājot saskaņā ar Gramsci ir baznīca. Viņš saka, baznīca ir it kā lieta, kurai nav ar politiku nekāda sakara. Tur cilvēki iet lūgt Dievu, izsūdzēt grēkus, atrast kaut kādu kontaktu ar transcendenci un tā tālāk. Bet, jūs tā padomājat, baznīca ļoti bieži īsteno ļoti svarīgu ideoloģisku funkciju. Viņi saka, viss ir labi, viss ir mierīgi, nevajag, kā saka, pārāk dumpoties, nevajag mēģināt kaut kādā veidā sagraut pastāvošo iekārtu, tāpēc, ka, kā saka, tā īstā dzīve jau sāksies tikai pēc nāves, un vispār mums ir rakstīts apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem, ka īstenībā jebkura vara nāk no Dieva, un tāpēc viņai ir jāklaus, un tā tālāk, un tā tālāk. Jā, citiem varētu sakot, baznīca veids saskaņā ar Gramsci zinām ideoloģisku funkciju. Ja? Taču, un tas, manuprāt, ir nemazāk interesanti, baznīca, kā mēs to zinām, Itālijā 20. un 30. gados patiešām spēlēja izcilu nozīmīgu lomu sabiedrībā. Mūsdienās jūs droši vien neteikt, ka baznīca šausmīgi kaut kādā ziņā indoktrinē cilvēkus un nomierina viņus un saka, ka jūs, kā ir, tā ir labi, jūs tā saka, nelienat nekur ārā. Tāpēc Gramsci ir viens nemazāk pazīstams skolnieks, kurš 60. 70. gados mēģināja šīs viņa idejas turpināt jau pēc kara pasaulē, un tas ir tāds Luis Altisērs. Luis Altisērs ir savā ziņā pārņēmis to Gramsci ideju, proti, ka šīs kulturālās institūcijas, kuras mēs pazīstam, teātri, skolas, baznīcas, augstskolas, mēdīji un tā tālāk, ka šīs kulturālās institūcijas patiesībā nav ideoloģiski neitrālas, bet viņas patiesībā vienmēr pilda kaut kādu augstākās valdošās šķiras uzdevumu. Ja? Un, kā saka, ideoloģiski indoktrinē cilvēkus tā, kā tas ir vajadzīgs attiecīgi valdošajai šķirai. Taču Altisērs ir tas autors, kurš saka, ka mūsdienās patiesībā šo funkciju neveic tik lielā mērā baznīca, kura veselā virknē rietumu sabiedrības spēlē diezgan marginālu lomu politikā un sabiedrībā. Ja? Bet šo funkciju veic skola. Viņš saka, ka, ja jūs tā iedomājaties, kāpēc cilvēkiem ir jāiet skolā? Jūs droši vien domājat, ka skolā jums ir jāiet tāpēc, ka jūs tur padara gudrākus, konkurētspējīgākus un tā tālāk. Ja? Iemāc jums iekļauties sabiedrībā un vispār māca jūs, kā dzīvot laimīgu dzīvi un tā tālāk. Bet vai jūs nekad neesat aizdomājušies, kāpēc tas ir tik altruistisks pasākums? Tas, ka, piemēram, kā jūs to zināt, Latvijā jau sen un arī daudzās citās valstīs ir obligātā vidējā izglītība, ja? Vai vismaz pamatizglītība. Ka jums ir obligāti jāiet skolā. Jūs nedrīkstat neiet. Ja jūs neiesiet skolā, tad jums uz mājām nāks no bāriņtiesas, no pašvaldības policijas un ar varu vedīs vai atņems vecākiem un ieliks internātā, lai jūs varētu iet skolā. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Jūs tiešām domājat, ka tas ir tādēļ, lai padarītu jūs visus konkurētspējīgus un gudrus? Nē, tas ir vajadzīgs tādēļ, lai jums jau šādā ļoti agrā vecumā, vai ne, iemācītu noteikts lietas, ja, kuras tādas, vismaz tajā, kā to redz tur Gramsci un Altisērs, ja, padarītu jūs par paklausīgiem konkrētās sabiedrības locekļiem, kuri, tur, kā saka, nevienam nelēkt acīs, kuri zinātu, kā tur pareizi jāuzvedās, kuri vienmēr saprast visu, ko viņiem saka, kuri iemācītos cienīt autoritāti, vai ne? Droši vien mūsdienu skolās varbūt netik ļoti māca cienīt autoritātes, bet es zinu, ka manā laikā tas bija daudz izteiktāk, vai ne? Kas pret skolotāju vienmēr ir jāizturās ļoti
tad, kad viņš ienāk klasē, jāpieceļās kājās. Jo mūsdienās vēl dara tā skolā, vai ne? Darīja, kaut kur dara, kaut kur nedara, vai ne? Jūs domājat, ka jums to tā māca vienkārši tikai tāpēc, ka, kā saka, tas nāk par labu jums pašiem? Nē, tas jums jau no, kā saka, bērna kājas tiek iestāstīts, ka autoritātes ir jāciena, ja? Un tas netiek darīts tagad, kad jūs tagad jau ir par vēlu, tagad jau jūs esat jau, kā saka, 20 gadnieki, bet tad, kad jūs esat 5-6 gadu vecumā, kad jūs sākat 6-7 gadu vecumā, kad jūs sākat iet skolā, tad jums tas īstenībā tiek šādas te lietas, ja, tiek iedauzītas diezgan pamatīgi jūsu, kā saka, uzvedībā, vai ne? Kas tad liecina tikai to, ka arī vismaz tādā veidā, kā to redz Altisers, arī izglītības sistēma, ja, patiesībā īsteno zinām ideoloģisku funkciju un patiesībā aiz visām šīm te šķietami nevainīgajām kulturālajām aktivitātēm, ja, jo, kas var būt foršāks pa baznīcu vai skolu vai kaut kādu tur, kaut ko tam līdzīgu. Stāv patiesībā varas attiecības. Ja? Un tas ir tas, ar ko es arī šodien pabeigšu. Ja? Respektīvi, ka tas, pie kā mēs turpināsim par marksismu nākamajā reizē, bet tas nenozīmē, ka tagad ir jālec kādam kājās un jābeidz pierakstīt. Tas īstenībā tas, ko es tagad teikšu, būs pats svarīgākais. Tā kā ņemiet vien atpakaļ ārā savas kladītes. Ja? Lūk. Ka patiesībā aiz šīm šķietami neitrālajām un šķietami labdabīgajām kultūras institūcijām patiesībā ļoti bieži slēpjās varas attiecības, kad caur šīm kultūras formām, caur filmām, caur grāmatām, caur filozofiskām teorijām, caur dzeju un tā tālāk, ja, tiek īstenotas zināmas grupas, pārākums, ja, zināmas grupas, kā mēs sakām, hegemonija pār sabiedrību. Ja. Un šajā ziņā tas tā marksisma mācība mums visiem šajā kontekstā ir tas, ka mums nevajag iedomāties, ka kultūra ir kaut kas tāds pilnīgi nevainīgs un tāds puķītis un smuki un jauki un tīri un godīgi. Nē, kultūra ļoti bieži ir kā reiz tieši cīņas, varas vieta, ja, kur ar noteiktiem kultūras